Man jāsaka, ka mēs esam vienīgais centrs mūsu valstī, kur visu diennakti ir pieejama neatliekamā palīdzība pacientiem ar smagām rokas traumām, kā arī tajos gadījumos, ja ir kāda ķermeņa traumatiska amputācija. Tā pašā laikā, protams, mūsu centrā notiek plānveida operācijas, kurā mēs veicam gan rokas operācijas, gan rekonstruktīvās operācijas, gan arī kosmētiskās operācijas. Lai mēs varētu nodrošināt pilnu spektru ar ārstiem, respektīvi ārstēt pilnīgi visas patoloģijas, mūsu ārstu kolektīvā ir lielākoties, protams, plastikas ķirurgi, bet pie mums arī strādā traumatologi, ortopēdi, bērnu ķirurgs, kā arī mums ir cieša sadarbība. Mūsu centrā strādā ergoterapeits, tas ir ārsts, kas faktiski pēcoperācijas periodā dara visu, lai šis pacients ātrāk varētu atgriezties sadzīvē un arī savā darbā. Mums ir sadarbība arī ar citiem centriem, ar traumas slimnīcu speciāli, kur pēc smagām apakššķilbu traumām pacienti tiek pārvesti pie mums tie, kuriem ir mīksto audu problēmas. Ja, tos mēs arī slēdzam, izmantojot mikroķirurģiju. Mēs lietojam lēverus. Principā tā ideja tāda pati, kā ja pārstāda nieri, ja, viņi tiek atdalīti no organisma un pēc tam piešūti citā vietā. Tikai šajā gadījumā ir tas pats organisms. Mēs paņemam no vienas citas vietas un ieliekam tur, kur viņš vairāk ir vajadzīgs. Ja, tāpat mums viena daļa pacienti ir sadarbībā ar onkoloģijas centru, kur ir seju žokļu onkoloģija, kur onkologi izoperē audzējus, un mums tie defekti, ja populāri sakot, caurumi, kas paliek pēc tam, ir mūsu darbs viņus kvalitatīvi aizvērt, lai cilvēkam būtu gan funkcija, gan izskats. Vēl svarīgi joma, protams, ir dažādi infekciju izraisīti, bojājumi. Sevišķi apakššķilbos tie ir osteomielīti, jeb kaulu puve, tautā saucamā, ja, kur arī bez mūsu palīdzības kvalitatīvi izārstēt šo kaulu puvi ir neiespējams. Pie mums tiek veiktas liela apjoma operācijas, kura laikā mums ir iespējams, piemēram, īsā termiņā izārstēt osteomielītu pacientam, kurš to ir ilgstoši ārstējis ar tradicionālām metodēm. Šajā gadījumā mums ir iespējams pārstādīt ne tikai mīkstos audus, bet mēs arī spējam pārstādīt kopā ar asinsvadiem kaulu fragmentu, kas pātrina šo dziedināšanas procesu. Vēl kā piemēru var minēt, izmantojot dažādu audu tehnoloģijas, veikt veiksmīgas un arī ļoti labi estētiskā ziņā krūts rekonstrukcijas operācijas pacientiem pēc onkoloģiskām operācijām. Vēl mūsu centrā ir, protams, klasiska rokas ķirurģija, kā to saprot, varbūt, kad bieži vien cilvēki tādu jēdzienu kā rokas ķirurģija nav dzirdējuši, bet pasaulē tā ir daļa no mikroķirurģijas, no plastiskās ķirurģijas, ja, visas tās slimības, kas ir saistītas ar plaukstu un apakšdelmu, tiek ārstētas specializētos centros. Kāpēc? Tieši šī iemesla dēļ, kad valstī ir izdevīgi, kad tiek sniegta kvalitatīva palīdzība rokas traumām. Jo, ja cilvēks zaudē kādu kājas funkciju, viņš bieži vien nenozīmē, ka viņš kļūst darba nespējīgs. Ja cilvēks zaudē līdzvērtīgu rokas funkciju, viņš var kļūt darba nespējīgs. Līdz ar to visā pasaulē ir šie specializētie centri, kas nodarbojas ar rokas ķirurģiju, un viens no tiem esam arī mēs. Tendence, ko mēs pēdējos gados jūtam, tas ir, protams, saistīts ar to, ka daudz no Latvijas, kas ir aizbraukuši darba meklējumos vai uz Angliju vai uz Īriju, izmanto faktiski savu atvaļinājumu, lai savu veselības problēmas risinātu šeit Latvijā. Tas, protams, viennozīmīgi saistās varbūt ar izmaksām, kādas ir šeit un viņu darba valstīs, vai arī ar apdrošināšanas sistēmu. Un pēdējos gados šī tendence viennozīmīgi pieaug. Tā pašā laikā, ja mēs runājam par turismu, kas saistīts ar medicīnas jautājumiem, es domāju, arī perspektīvā tas noteikti palielināsies, jo, kā jau es minēju, izmaksas arī tomēr pie mums ir mazākas, neskatoties uz to, ka viņi ļoti labi zina, ka šī standarti faktiski ir pilnīgi vienādi, jo arī mēs esam Eiropas Savienības valsts. Tikai pie mums regulāri katru dienu tiek piešūtas ķermeņa daļas, norautas ķermeņa daļas. Tikai pie mums ir iespējams patreiz izdarīt lielas mikrovaskulāru lēveru transplantācijas. Un jāsaka tā, ka nav mazsvarīgi, ka tikai mūsu centrs sniedz 24 stundas, 7 dienas nedēļā šo palīdzību.